Viņai tikai, ja nav baudas, tad visi apkārt ir vainīgi. Šodien sieviete normālā variantā sievieti, kura nav hormonu atkarīga, jā, viņai būtu jāsaprot, ar ko viņai jānodarbojas, lai viss būtu labi. Bet šodienas sievietes, kuras ir atkarīgas no saviem hormoniem, jā, viņas nesaprot, viņām nav kļūdu. Viņas neuztver, ka viņas kaut ko nepareizi darītu vai neadekvāti uzvestos vai kaut kā. Ja viņi uzvedas neadekvāti, tad vainīgs tu, kaimiņš, tur varbūt tavs draugs vai tava mamma vai tētis vai vecāmāte vai brāļi vai māsas vainīgi, visi vainīgi. Jo nav tas hormons, nav tā laimes sajūta, dēļ kuras viņi ar tevi apprecējās. Tanī dienā bija taču laimes sajūta, cerams, ka vismaz tajā dienā bija laimes sajūta, ka apprecējās, jo tagad pagāja tas laiks, kur tu palika tā laimes sajūta. Viņi jau hormonos slēpjas, tas ievietē tā laimes sajūta. Viņi pati vairs neģenerē hormonus, ja viņi neredz motivāciju ģimenei, uzturēt ģimeni, tad neko neizdarīs. Ar motivāciju uzturēt ģimeni, to var tikai sievieti ieraudzīt savā bērnībā vai audzināšanas laikā. Tad tēvs, māte pirmkārt ieliek viņai to hormonālo stabilitāti, ja? Pa tēvs ieliek ideju un izpratni, priekš kam ir vajadzīga sievietē ģimene. Ja? Ja mēs runājam par sievieti dēlam, tieši tas pats arī. Māte ieliek psihoemocionālo noturību, ja, tā kā kādu stresa līmeni tu spējīgs panest dzīvē. Ja. Ja māte visu laiku mierīga, stabila, nosvērta, ja, tad dēls pēc tam izaugs, arī būs mierīgs, stabils, nosvērts. Un tēvs pēc tam izskaidro, kā savu to psihoemocionālo potenciālu izmantot dzīvē, lai tu iegūtu savus mērķus un sasniegtu.